Lai atrastu vajadzīgo dokumentu, nebūtu nav nepieciešams ievadīt daudz informācijas par viņu. Bet sevišķi mums ir tāds palīgs kā nosaukuma uzdošanas asistents, kas ir pieejams naisā. Nu, piemēram, ja mums jāatrod administratīvo pārkāpumu kodeks, tad mēs vienkārši sākam uzdot šī dokumenta nosaukumu un mums piedāvā asistents jau sarakstiņu, kurā ir administratīvo pārkāpumu kodeks, un mēs varam atvērt viņu un iepazīties ar šo kodeksu kopumā, ja mēs gribam kādu speciālu pantu, kur mums palīdzēs atrast saturādītājs. Mēs varam tātad arī šo kodeksu izdrukāt, jeb saglabāt uz diska. Atgriežoties pie meklēšanas asistenta, uzsvērt, ka obligāti nav jāsāk ar dokumentu sākumu, bet var sākt ar jebkuru vārdu nosaukumā, un asistents vienalga palīdzēs atrast mums. Mēs runājam par publiskiem iepirkumiem, tātad tur ir vārds iepirkumi. Mēģināsim to uzdot, un mums uzsitot dažus burtus, jau piedāvā asistents publisko iepirkumu likums. Mēs atlasām, un šeit mēs varam iepazīties ar dažādām šī likuma sadaļām, gan tekstu, gan piezīmēm, redakcijām, grozījumiem, atsaucēm un tā tālāk. Gribu pievērst vērību šīm te izvēles rūtiņām, kuras ļauj sašaurināt meklēšanas kopu. Ja ir atķeksēts nemeklēt grozījumos, tad netiek meklēt dokumentos grozījumos. Ja ir ieķeksēts tikai spēkā esoši, tad tiks meklēt tikai spēkā esošie normatīvie akti. Ja ir ieķeksēts tikai likumi un ministra kabineta noteikumi, tad tikai tajos arī meklēšana notiksies. Ja? Un vēl ir būtiski izvēles rūtiņa meklēt arī tekstā, ja ir nepieciešams arī uzdotot vārdus vai frāzes, meklēt dokumentu tekstā. Ceru, ka šī iespēja ir noderīga, un paldies par uzmanību.